Astrīda Lingrēna, Ilona Vīklande. Protams, Lotte māk braukt. No zviedru valodas tulkojas Mudīte Trēme. Lasa mama. Protams, es māku braukt ar divriteni, Lotte sauca. Iedomājieties, slepus esmu iemācījusies. Lotte sēdēja uz vārtu stabiņa dzeltenās mājas priekšā Strīdnieku ielā, kur viņa dzīvoja. Viņa sēdēja un skatījās, kā Jūnas un Mija Mārija ar saviem velosipēdiem trauc sleju pa nogāzi tā, ka vējš šalts grausīm. Kāds tur brīnums, ka Lotte bija dusmīga, bet Lottē vēl nebija 5 gadi, un taisnību sakot, viņa nemaz neprata braukt ar velosipēdu. Arī slepus ne. Nē, tu esi par mazu, vēlāk sacīja Jūnas. Viņa sēdēja virtuvē un ēda vakariņas. Starp citu, tev nemaz nav velosipēda, piebilda Mija Marija. Tikai vecs trīsritenis. Tad Lotte sadusmojās vēl vairāk. Nu, jūs dzirdējāt, viņa sacīja mammai un tētim. Ja jau man nav velosipēda, tad taču es nevaru braukt. Bet tad, nokodusi mazu kumosu no sviestmaizes, viņa murmināja. Protams, ka es māku braukt ar divriteni. Slepus. Lotte daudz ko darīja slepus. Vismaz tā viņa vienmēr sacīja. Es eju arī skolā, viņa mēdza teikt, slepus. Reiz, kad Lotte bija aizgājusi ciemos pie Bergu tantes blakus mājā, Bergu tante sacīja. Cik jocīgi! Gan Jūnasam, gan Mijai Marijai ir zilas acis, bet Lottai gandrīz zaļas. Tad Lotte ļoti noteikti apgalvoja. Man arī ir zilas acis, slepus. Jo Lotte vienmēr gribēja to pašu, kas ir Jūnasam un Mijai Marijai. Tikai vecs trīsritenis. Ko tādu, lai iesāk? Vakarā apgūlusies, sacīja Lotte. To viņa teica Lāčukam. Kad Lottei bija pienācis laiks iet gulēt, viņa vienmēr ņēma to blakus. Lāčuks nebija viss rodeļlācītis, kā varētu nodomāt, bet gluži vienkārši sivēns, ko Lottei bija uzšūsi mamma. Tomēr Lotte viņu tik un tā sauca par Lāčuku, un Lāčukam viņa izstāstīja visu. Tu esi vienīgais, kas kārtīgi klausās, sacīja Lotte. Jūnas un Mija Marija nekad neklausās, viņa teica, un viņa arī neko nesaprot. Nē, Lāčuks bija daudz labāks, un nu viņš tik mierīgi gulēja un klausījās, kad Lotte viņam stāstīja par savu šausmīgo nodomu. Ja dzimšanas dienā man neuzdāvinās īstu riteni, tad es iešu un to nočiepšu, sacīja Lotte. Slepus. Tieši pēc 2 dienām Lottei bija dzimšanas diena. Viņas 5. dzimšanas diena. No rīta mamma, tētis, Jūnas un Mija Marija ienāca ar torti un svecēm un nodziedāja. Sveiks, lai dzīvo, un atnesa Lottei daudz dāvanu, bet ne velosipēdu. Viņai uzdāvināja 3 rotaļu mašīniņas, bilžu grāmatu un lecamauklu, jaunas šūpoles, ko iekāra dārzā, un ļoti skaistu sarkanu plecu somu. Un ar sarkanu somu uz pleca viņa izgāja nedaudz pastaigāties pa Strīdnieku ielu. Uz ielas viņa satika skurstenslauki, kas Bergu tantes mājās bija tīrījis skursteni, un Lotte viņam sacīja. Es domāju, ka sarkanas somas ir skaistas, vai tu arī tā domā? Skurstenslauki sacīja, ka domājot tāpat, un to izdzirdot, Lotte kļūsi vēl priecīgāka. Bet pārnākusi mājās, Lotte ieraudzīja trīsriteni, kas stāvēja stūrī, un viņa piegāja tam klāt un iespēra. Ar tevi es it nemaz nevaru iztikt, viņa turpināja. Tā tikai tētis domā. Bet to, cik Lotte bija priecīga savā dzimšanas dienā pirms 2 gadiem, kad viņai uzdāvināja trīsriteni, viņa bija pavisam aizmirsusi.
Tagad viņa gribēja īstu velosipēdu. Un es arī zinu, kur tādu noķepšu, Lota sacīja. Viņa bija redzējusi, ka Bergu tantes krāmu šķūnītī stāv vecs velosipēds. To es paņemšu, Lota stāstīja Lāčukam. Un tev jānāk man līdzi. Jo, kad Lotei vajadzēja to noķiept, viņa negribēja būt viena. Bet, lai Bergu tante to neredzētu, mums jāpagaida, līdz viņa aizies diendusā, Lota sacīja. Padomā tik, kas viņa bija par bezjūtīgu bērnu. Lota izmeta līkumu līdz Bergu tantei, lai apskatītos, vai viņa nav jau aizmigusi. Aizmigusi viņa nebija. Viņa sēdēja uz dīvānu un adīja, un neizskatījās arī sevišķi miegaina. Bergu tantes mazais niknais sunītis Skotijs skrēja klāt un aprēja Lotu, bet meitene pie tā bija pieradusi, tāpēc nenobijās. Rei vien, Lota noteica. Kaut arī ir mana dzimšanas diena. Tad viņa sacīja Bergu tantei. Kā jau teicu, uzmini, kam šodien ir dzimšanas diena. Nudien zinu, ka tev. Bergu tante atbildēja un piegājusi pie kumodes, paņēma nelielu sainīti. Daudz laimes, mīļā Lota, apsveica Bergu tante. Lota tūlīt atplēsa sainīti. Tajā bija kārbiņa un kārbiņā maza rokas sprādze ar sarkaniem, ziliem un zaļiem akmentiņiem. Lota juta, kāds prieks viņu pārņem, tik skaista rokas sprādze. Viņa daudzkārt pateicās Bergu tantei. Par tevi mīļākas man nav visā pasaulē, Lota teica. Viņa uzreiz uzlika rokas sprādzi un skatījās, kā akmentiņi spīd un mirc. Tie jau ir gandrīz kā diamanti, vai ne? Lota sajūsminājās. Tā gluži nebūs, Bergu tante atbildēja. Bet tad Lota pēkšņi atcerējās, kas viņai bija jādara, un tāpēc viegli paplikēja Bergu tantei vaigu, teikdama. Tavā vietā es tagad pagulētu diendusu. Jā, varbūt ar, mīļā Lota, Bergu tante piekrita. Un Lota aizgāja, uzlikusi rokas sprādzi un apskāvusi Lāčuku. Paklau, nu gan mēs bijām viltīgi, Lota apmierināti sacīja. Tu redzēsi, ka viņa drīz aizmigs. Tad Lota pavisam klusi ielvijās šķūnīti un kopā ar Lāčuku apsēdās gaidīt. Viņa gaidīja un gaidīja, līdz pat gandrīz aizmiga. Tomēr beidzot viņa noteica. Nē, nu mums jāsāk. Un Lota sāka. Bet Lota bija maza un velosipēds liels un neparocīgs. Pirms viņa to iztaboja ārā no šķūnīša, tas 4 reizes apgāzās. Lotas prāt, tas tiešām bija muļķīgs un nejauks divritenis, kas noskrambāja kājas, visur uzsita zilumus un nepārtraukti gāzās. Pagaidi tik, kad es tikšu uz pedāļiem, Lota dusmīgi sacīja. To viņa teica velosipēdam. Lāčuks bija nosēdināts uz bagāžnieka. Turies stingri, viņa sacīja, jo es traukšos lejā tieši tāpat kā Jūnas un Mīja Marija. Un tā Lota ar velosipēdu cīnījās augšu pa Strīdnieku ielas stāvo nogāzi. Jo, lai varētu traukties lejā, vispirms taču ir jātiek augšā. Viņa bija diezgan aizaususies. Ja pats esi mazs un velosipēds liels, tad nudien ir grūti uzkāpt uz pedāļiem, bet Lotai paveicās. Nogāzes augšā, ietves malā, kāds bija atstājis kasti, pietiekami augstu, lai Lota varētu uzkāpt. Padomā tik, tā ir pietiekami augsta, Lota noteica un vienā mirklī bija uz pedāļiem. Nu, Lāčuk, nu tik manīsi vēju šalcam gad rausīm, Lota sacīja, bet neko vairāk nepaguva pateikt, kad velosipēds jau nesa viņu prom. Viņa traucās kā vējš, ātrāk un trakāk nekā Jūnas un Mīja Marija. Jā, tādu traukšanos Strīdnieku ielā vēl neviens nebija redzējis. Bremzē,
Lotta kliedza: Bremzē! Bet divritenis nespēja nobremzēt, un to nespēja arī viņa. Lotta, velosipēds un lāčuks grāzās lejup pa nogāzi tā, ka vējš svilpoja gar ausīm. Jā, šis lāčuks patiešām pieredzēja pamatīgu vēju. Palīgā! Lotta sauca, Palīgā! bet velosipēds tikai strauji skrēja uz priekšu. Tas nobrauca lejā un tur ar brīkšķi iegāzās dzīvžogā pie Bergu tantes mājas. Bet nabaga Lotta ar galvu pa priekšu aizlidoja pāri dzīvžogam un iekrita Bergu tantes rožu krūmā. Tad Lotta laida vaļā tik šausmīgu kliedzienu, ka Bergu tante istabā salēcās un pārbijusies izbāza galvu pa logu. Pasaulīt mīļo, viņa izsaucās. Lotta, ko tu dari? Braucu ar divriteni! Lotta kliedza. Un turklāt vēl savā dzimšanas dienā! Viņa bļāva. Jā, viņas prāt, tas bija šausmīgi, ka tieši savā dzimšanas dienā jāstāv uz galvas krūmā. Mīļo sirsniņ, Bergu tante vaicāja, kur tev visvairāk sāp? Tad Lotta apklusa un apdomājās. Kur tad sāp visvairāk? Visur, Viņa sapīkusi atbildēja. pierē! Viņa noteica un pataustīja pieri. Tur bija liels puns. Lotta ievilka elpu un jau bija gatava bļaut arī par to, kad ieraudzīja kaut ko vēl briesmīgāku. No skrambas kājā tecēja asinis. Asinis! Lotta kliedza tā, ka skanēja pa visu Strīdnieku ielu. Man dzimšanas dienā tek asinis! Un viņa kliedza, gan par asinīm un punu pierē, gan mazliet arī par to, ka bija nočiepusi divriteni. Viņa sāka prātot, diez ko par to teiktu Bergu tante. Bet Bergu tante neteica neko, tikai ievada Lottu savā virtuvē, apmazgāja brūces un uzlika plāksterus. Un pēc tam viņa velosipēdu iestūma šķūnītī. Lotte gan manīja, ka viņa izskatās tāda kā barga. Bet es to nočiepu tikai uz īsu brīdi, Lotte sacīja. tikai pa to laiku, kamēr tu gulēji diendusu. Vai tu man piedosi? Piedošu, Bergu tante atbildēja. Bet tev taču ir bīstams tik liels ritenis. Tev vajadzētu mazāku. 3 riteni vai ne? Lotte bija sapīkusi. Tā domā tētis. Nē, īstu, mazu 2 riteni, Bergu tante atbildēja. Tu pasaki to tētim. Lotte sacīja, bet tad viņa laida vaļā vēl vienu nejauku brēcienu. Mana rokas sprādze! Lotte kliedza. Man pazudusi rokas sprādze! Jā, tā tiešām bija pazudusi. Tā vairs nespīdēja un nemircēja Lottei uz rokas. Mēs meklēsim, sacīja Bergu tante. Un viņas meklēja. Bergu tante un Lotta meklēja un meklēja. Šķūnītī, uz ielas, visur, bet rokas sprādzes nekur nebija. Tad Lotta devās mājās. Visu laiku viņa raudāja un kliedza tā, ka Jūnas un Mīja Marija ar velosipēdiem braukdami no skolas to dzirdēja pa lielu gabalu. Pie vārtiņiem viņi sastapa Lottu. Lotta, par ko tu tā bļauj? Jūnas vaicāja. Par to, ka šī ir nožēlojama dzimšanas diena. Lotta kliedza. Tad Jūnas un Mīja Marija gribēja zināt, kāpēc Lottai tā šķiet. To es neteikšu, Lotte vispirms sacīja, bet pēc tam viņa tomēr pateica. Lotte izstāstīja gan par velosipēdu, gan par rokas sprādzi, ko bija pazaudējusi. Tu arī biji pelnījusi, ka tev tā pazuda, noteica Jūnas. Jā, padomā pati, Mīja Marija piebalsoja. Bergu tante ir tik mīļa un uzdāvināja tev rokas sprādzi, un tu uz līdzenas vietas ņem un nočiep viņas riteni. Tad arī esi pelnījusi, ka notiek tā, kā notiek. Ļoti nokaunējusies, Lotta klusēja. Es negribu ar jums runāt, viņa noteica. Un Lotta uzrāpās uz vārtu stabiņa, gaidīt tēti, kuram jau drīz vajadzēja nākt mājās no darba. Bet
Bet es tik un tā domāju, ka šī ir nožēlojama dzimšanas diena, Lotte sacīja Lāčukam. Viņš kopā ar Lotu sēdēja uz vārtu stabiņa. Un tur viņi abi divi sēdēja un skatījās, kā Jūnas un Mija Marija kā parasti ar velosipēdu braukā pa nogāzi. Re, nu mēs taču arī tā braucām, Lotte sacīja Lāčukam, bet tad drūmi papurināja galvu. Neprātīgais Jūnas, paskaties, kā viņš brauc, viņa teica. Jā, nudien brīžiem viņš palaida vaļā abus stūres rokturus un brauca nemaz neturēdamies. Mamma taču teica, ka tu nedrīksti tā braukt, Lotte kliedza. jo tas ir aizliegts, iegaumē to. Bet tieši tobrīd uz ielas Lotte ieraudzīja tēti, un daudz netrūka, ka viņa būtu novēlusies no vārtu stabiņa. Jo ko gan tētis tur stūma, ja ne jaunu velosipēdu? Pietiekami mazu velosipēdu. Nē, nu es neko vairs nesaprotu, Lotte noteica, bet tad viņa laida vaļā tādu brēcienu, ka paskatījusies pa virtuves logu, arī mamma neko nesaprata. Kas tad tas? Viņa jautāja. Mēs taču nolēmām, ka Lotte dabūs jaunu velosipēdu tikai nākamgad. Tieši tā, tētis piekrita, bet šī ir veca, lietota un lēta manta, ar ko viņa varēs mācīties braukt. Lūdzu, Lotte, tas tev. Un, lai gan tā bija veca, lietota un lēta manta, Lotte par velosipēdu priecājās vairāk nekā par jebkuru citu dzimšanas dienas dāvanu. Un Jūnas sacīja, nav nekāds sliktais ritenis, izmēģina Lotte. Un Lotte izmēģināja. Jūnas skrēja nopakaļ un pieturēja, jo neviens jau neticēja, ka Lotte prot braukt. Bet te uzreiz Jūnas atlaida rokas un Lotte tik un tā brauca ļoti labi. Paskat, tas bērns tiešām māk braukt, stāvēdama pie loga sacīja mamma. Jā, protams, ka es māku braukt ar velosipēdu, Lotte kliedza. Pērku tanti, skaties, viņa sauca, braukdama garām tantes mājai. Skaties, es māku braukt! Un aiz dzīvžoga pagalam pārsteigta paraudzījās bergu tante. Bet tad viņa pacēla gaisā roku un sauca. Skaties, kas karājās rožu krūmā! Un rokā viņa turēja Lottes rokas sprādzi. Tad Lotte novēlās no velosipēda, jo nevar taču vienlaikus braukt un skatīties uz rokas sprādzi. Bet viņa nemaz nesasitās, jo viņas velosipēds taču bija pietiekami mazs. Arī Jūnas un Mija Marija pienāca apskatīties Lottes rokas sprādzi, un Mija Marija sacīja, ka tā esot skaistākā rokas sprādze, kādu viņa savā mūžā redzējusi. Tagad tu taču nedomā, ka šī ir nožēlojama dzimšanas diena, Jūnas sacīja. Nē, tā es nekad neesmu domājusi, Lotte teica. Un pēc tam viņa ar savu veco lietoto divriteni, skaisto rokas sprādzi uz rokas un lāčaku uz bagāžnieka braukāja gar dzelteno māju Strīdnieku ielā. Jūnas un Mija Marija arī braukāja. Viņi brauca visi trīs, un Lottei tas šķita jautri. Te uzreiz Jūnas palaida vaļā stūri un brauca neturēdamies, un tad Lottei ienāca prātā arī tā pamēģināt. Turies, viņa teica Lāčukam, jo nu es laižu stūri vaļā. Lotte tā arī izdarīja. Un uzreiz nolidoja no velosipēda un novēlās uz ielas, un, lai gan viņai bija pietiekami mazs velosipēds, tik un tā pamatīgi apdauzīja elkoni. Redzi, nu, Lotte nikni kliedza Jūnasam, un tas arī ir aizliegts, iegaumē to. Vai tu nesaproti, ka esi par mazu? Bļāva Jūnas. Vai nesaproti, ka esi par mazu? Tu nemāki braukt, neturoties pie stūres. Bet Lotte sēdēja uz ielas, berzēja elkoni un klusi murmināja tā, lai dzirdētu tikai Lāčuks. Es māku braukt ar riteni, tieši tāpat kā Jūnas slepus. Un pēc tam viņi visi gāja iekšā
un ēda patiešām garšīgas dzimšanas dienas vakariņas.